Sveiciens, mīļie klausītāji un skatītāji! Šodien mums ciemos ir uzaicināts viens no jaudīgākajiem un prasmīgākajiem SEO speciālistiem, ko es pati zinu. Un, viņu sauc Germans Frolovs. Viņš šobrīd ir Head of SEO iekškompānijā Simpler QMS. Nedaudz arī varēs pastāstīt, ko jūs darat, ko jūs nodarbojaties. Un Germans ir arī founderis GF Marketing un Workout Zone. Un, un vispār es gribēju teikt, ka Germans arī ir ļoti iedvesmojošs vienkārši cilvēks, un viņam arī ir, teiksim tā, šī patiesā, manuprāt, vēlme arī dalīties ar zināšanām un neko neslēpt. Un man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti superīgi. Tā kā paldies, ka šodien esi pievienojies mūsu sarunai. Liels paldies par tādiem vārdiem arī. Prieks būt te un beidzot sarunāt par semantisko SEO. Jā, un šodienas mūsu galvenā tēma ir par semantisko SEO, kā jau tu minēji. Arī nedaudz parunāsim par industrijas trendiem, jo zinu, ka tu esi bijis arī lielākajās SEO konferencēs, Whitepressā, tikko bija arī SEO Estonia. Un tā kā es labprāt gribētu arī dzirdēt, kā tev tur gāja, kas tad varbūt ir tie jaunumi, jo es pati nebiju, tā kā tas, man liekas, arī būs ļoti superīgi klausītājiem dzirdēt, kas tad mainās un kas notiek, un arī varbūt tiešām padalīties ar to pieredzi priekš arī jaunajiem SEO profesionāļiem un arī patiesībā biznesiem un uzņēmumiem, kur tad viņiem fokusēties tagad, kad ir ienācis šis mākslīgais intelekts un kur tad viss tagad virzās un ko tagad cilvēkiem darīt. Tālāk, varbūt kā tu vienkāršos vārdos definētu, kas tad ir semantiskais SEO? Jā, semantiskais SEO. Tā ir pieeja meklētāju programmu optimizācijā, tur, kur mēs fokusējamies visvairāk uz ļoti jēgpilna satura strukturēšanai un tā satura veidošanai. Tas semantiskais, tas ir pārtulkojot, tā ir jēgpilns. Nedomājot par atslēgvārdiem, bet domājot patiešām par to tēmu, kurā mūsu mājaslapē būtu jābūt, un kas mums jāapraksta visu, kā mums tad jāapraksta visu par šo tēmu, lai būtu patiešām tā topikālā autoritāte mūsu mājaslapai, aprakstīt katru faktu, katru terminu, katru vienību ar saistošām saiknēm un arī visiem precīziem faktiem par to katru atribūtu. Mēs ejam daudz dziļāk visās tēmās, mēs ejam apakštēmās un visus faktus mēs aprakstam, definējam un arī visu tā kā jēgpilni sasaistam ar saitēm. Tas tā būtu dažos vārdos vienkārši tā kā paskaidrot, kas tas tāds ir. Un tas shifts uz semantisko SEO beidzot, manuprāt, pēdējos 5 gadus ļoti kļuva populārs, tieši pēc Koreja Tukbara-Gubara rakstiem, viņa kursa, bet, ja paskatīties patentos, un kur tas Google jau virzījās no paša sākuma, 2000. gadā bija viens no pirmajiem patentiem, tur, kur Sergejs Brins tā kā aprakstīja, cik sarežģīti ir saprast, ko cilvēki raksta savās mājaslapās, tāpēc mums ir jāpāriet uz to tā kā vienību entity-oriented search. Jāsaprot, kas ir tās vienības, par ko tiek aprakstīts, lai pēc tam sasaistītu un saprastu to kontentu labāk, par ko vispār tas kontents ir. Un pēdējos 5 gadus vairāk un vairāk var redzēt, kā tas semantiskais SEO strādā tieši angļu marketā. Visās, tikai, manuprāt, vairāk angļu valodā. Kaut gan joprojām latviešu valodā, man liekas, Igaunijā, Somijā un visos tādos mazākos tirgos joprojām tie paši algoritmi, kas 10 gadus atpakaļ strādāja, tās pašas taktikas vēl joprojām strādā, bet ja kompānija, pieņemsim, mājaslapa ir tieši fokusēta uz to angļu marketu, manuprāt, semantiskais SEO ir labākā pieeja, kā var optimizēt saitu tagad un arī nākamajos 50 gados. Labi, 5 gados. Kas mums sazina vēl būs pēc 10 gadiem? Piemēram, varbūt tu vari iedot vienu piemēru tieši ar to semantisko SEO, lai vieglāk varbūt varētu saprast, ir tas, piemēram, iedomāsimies, ka es esmu internetveikals, man pieder internetveikals un es tirgoju tur eko-kosmētiku. Un kā es varētu, piemēram, šo semantisko SEO izmantot savam uzņēmumam? Kā tu varētu paskaidrot, kā viņš tieši varētu implementēties iekšā tāda tipa mājaslapā? Pieņemsim,
Jā, kosmētika. Un kāda vēl bija tā? Skaistumkopšana un skaistumkopšanas, un ekokosmētika. Un es teiktu tā, ka primāri mērķa auditorija ir Eiropa. Tas nozīmē, ka mājaslapa, piemēram, ir angļu valodā un arī latviešu valodā. Mums ir divas valodas. Ja jums labi fokusētos tagad uz to angļu marketu, tad jāsaprot būt par to, par ko tieši ir tā kosmētika, kādus varbūt skaistumkopšanas vai kādi ir tie pain pointi cilvēkiem, kas tos produktus izmantos, kādēļ viņi to izmantos, un tad gan arī par tiem rakstīt, gan arī kā tas produkts ir izgatavots, kādas ir tās sastāvdaļas. Protams, jābūt tajām galvenajām e-commerce lapām, kategoriju lapām, un arī tur viss jāapraksta par to produktu un kāpēc tas jālieto un kādi būs tie benefiti un tādā garā. Jāskatās tieši, kādi ir atribūti un galvenie atribūti katram tajam produktam, un tie ļoti labi jāapraksta un jādefinē. Bet varbūt sākumā jāparunā par to tematisko karti, kādā veidā mēs to veidotu, ja mēs fokusētos uz semantisko SEO. Tad tā tematiskajā kartē, tajā kodolā būtu tās visas produktu lapas, kategoriju lapas, un ārējā daļā tajā kartē būtu arī tās visi tie raksti, kā šo produktu izmantot, kāpēc tas jāizmanto, kāpēc tieši pain points tas rodas, kāpēc varbūt problēmas ir rāda un kā to var izsināt. Un visas tās saites no tās ārējās daļas iet uz to iekšo, to kodolu topikās kartas daļu. Bet palielam ir jādomā plašāk, ir jādomā, mēs esam šitajā tēmā, un kā mēs patiešām kļūstam par autoritāti tajā tēmā. Ja mēs fokusējamies uz tiem kosmētikas produktiem, tad jādomā, kāpēc vispār tie cilvēki pirkst to kosmētikas produktu, kādas ir tās medicīniskās varbūt problēmas, kas viņiem būtu, par tām jāaprakstā, par tiem jāapraksta, tad tie jāsavieno arī ar to nākamo soli, un arī, protams, viss jāapraksta par to produktu, tajām sastāvdaļām, no kā tas tiek ražots, un visu pārējo. Bet arī, protams, e-komercijas tajās lapās jābūt visām tajām sastāvdaļām, jābūt bildām, jābūt aprakstiem, jābūt FAQs, jābūt reviews, tās visas zvaigznes, jābūt vienkāršam checkout procesam, ideāli tajā pašā lapā, jābūt arī, varbūt reviews no ekspertiem, reviews no cilvēkiem, un visiem tiem elementiem plus mīnus jābūt tā, kā tas ir pieņemts. Nekas jauns nav jāizveido tajās e-commerce lapas layoutā. Tāpēc, kad semantiskais SEO nav tikai par to tekstu, bet arī kā tie layouti ir savienoti tajās lapās, kādi HTML taga markupi ir izmantoti tajā lapā. Ir arī tāda joma kā semantiskais HTML. Tāpēc, kad visdažādākajiem HTML atribūtiem ir jēga, atkal semantiskais SEO ir jēgpilns SEO. Tur, ka mēs patiešām domājam par katru detaļu, jo arī pat HTML-ā katrai detaļai ir jēga un kāpēc to jāizmanto. Bet ir grūti izstāstīt, kā to varētu izmantot tādā jomā tik īsā laikā, bet es ceru, šī atbilde plus mīnus apskaidroja, cik daudz detaļu tajā ietilpst, bet jāsāk no paša sākuma, un tad tev traģēdija jāveido. Jā, ļoti, ļoti interesanti. Man liekas ļoti labi, ka tu arī pieminēji par tiem dažādajiem aspektiem un ka tas semantiskais SEO, ka tas ir jēgpilns un ka tam visam vajag sekot līdzi un skatīties. Varbūt man šķiet, ka sarežģītāk varētu būt tajam cilvēkam, kurš to HTML nesaprot, bet tāpēc ir šie tehniskie cilvēki, kuri var palīdzēt, jo man liekas, ka uzņēmējiem un uzņēmuma īpašniekiem viņi bieži vien to SEO lielākā daļa nezinu īsti kā pielietot, un tad, ja viņi zina, piemēram, pašus tos basicus, vai arī par to topical authority runājot un visu to, viņiem ir svarīgi tomēr zināt, kādā tēmā viņi atrodas, ko viņi pārdod, kas ir tas, ko viņi pārdod, un tāds arī no tāda vieglāka aspekta, tad viņi arī var ar to semantisko visu arī sasaistīt. Tātad, kā jau es minēju, tas bijis lielākajās šajās konferencēs, un varbūt tu no savas pieredzes arī pastāstīt, kas ir tas, ko šie industriju līderi arī runā šajās konferencēs, un kur tad tas SEO virzās, vai SEO ir mīris, vai viņš paliek tāds pats, kāds viņš ir, jo, let's be honest, šobrīd lielākā daļa cilvēku meklējot informāciju, tomēr izmanto mākslīgā intelekta aģentus ChatGPT, Gemini, lai iegūtu informāciju. Un vai tad SEO vēl joprojām ir jēga mājaslapā? Un varbūt tu vari padalīties, kas tad ir varbūt tie insighti, ko tu esi iegūst no šajām konferencēm. Varbūt es varētu sākt ar to
domu, kāpēc es pirmo reizi aizgāju uz tām konferencēm. Tas bija apmēram 2 gadi atpakaļ, tad, kad es sāku mācīties par to semātisko SEO, sapratu, kas ir Korejs, un es ļoti gribēju viņu satikt. Un pēc iespējas vairāk visās konferencēs, kur viņš ir Eiropā, uz tajām arī būt klātienē. Un pirms tam man domas bija par tajām konferencēm, kad vienkārši es iztērēšu naudu, neko daudz neiemācīšos, teicu, ka mums ir internets, mums ir blograksti, mums ir kursi, visu var iemācīties internetā. Un pēc tam es pirmoreiz aizbraucu speciāli, lai paskatīties to Koreju prezentāciju un arī atrast kopienu ap viņam, lai vairāk būtu tā kā līdzdomājuši cilvēku manā draugu lokā arī. Un labākais gājiens, ko es savā dzīvē esmu izdarījis, jo pēc tā brīža manā dzīvē daudz kas pamainījās. Es vēl dziļāk sāku mācīties par to semātisko SEO. Draugi parādījās ap to visu semātisko SEO. Un visvairāk, manuprāt, konferencēs labi, varbūt pirmo gadu tu daudz iemācīsies no tām prezentācijām, bet ar laiku tu sapratīsi, ka tās prezentācijas atkārtojas, un tu daudz ko jau neiemācīsies. Kā jau teicu, 90% prezentācijām sapratīsi, ka varbūt nekā nebūs jauna takeaway, bet vislabākais ir satikt tos kolēģus industrijās un patiešām parunāt, kādas viņiem ir problēmas un kādi viņiem bija risinājumi. Satikt draugus, iepazīties ar jauniem cilvēkiem un taisīt to networku, jo tur ir vislabākais, kur tu vari iemācīties, ko patiešām darīt SEO, kas patiešām strādā, kādas industrijas, kāda rīki, kādas taktikas, jo prezentācijās cilvēki stāstīs tikai to, ko publikai var šērot. Un ļoti daudz, ko viņi nesaka prezentācijās, bet labprāt pateiks kādā bārā, iedzerot kādu alu vai kokteili. Tāpēc, tas tāds varbūt pirmais iemesls, kāpēc es joprojām braucu uz tām konferencēm. Vienmēr, kur ir mani draugi, tur es vienmēr braucu. Savādāk, iespējams arī nebraukšu tik daudz nākotnē, ja viņi nebrauks arī. Bet nesen konferencēs man ļoti patika, kad es vairāk un vairāk redzēju, kad atkal tieši pēc tā Koreja, tā popularitātes būma, daudz vairāk cilvēku sāka runāt par patentiem un kāpēc tas strādā un tas nestrādā un kā dažas no tām sistēmām tajos meklētāju programmās strādā. Ir arī Olafs Kops, ir arī Roberts Nikčels. Olafs ir no Vācijas, Roberts ir no Polijas. Viņi arī man patīk, kā viņi stāsta par savām tēmām, par saviem eksperimentiem, un viņi arī daudz ko izrauga no patentiem un arī parāda. Rekur te ir proofs, kāpēc tas tā strādā, un rekur kā es to izmantoju un kā tas strādāja. Pēdējās konferencēs arī bija ļoti lielas bailes ap SEO, kas būs nākotnē, vai tas būs miris. Manuprāt, tas nebūs miris tik līdz varbūt vairāk nebūs aplikācijas ar search baru iekšā. Kamēr būs search bars, SEO dzīvos, un tas ir diezgan tāds demokrātisks, var teikt, vai markets tur, kur mums nav, pieņemsim, tikai viena platforma. Tas Google vai ne tikai viens YouTube, tur, kur var meklēt. Un kamēr cilvēkiem būs iespēja izvēlēties search engine meklētāju programmu, kas viņiem patīk, tiklīdz tas jau dzīvos, un tiklīdz arī būs tā visa tā optimizācija, ko mēs varēsim darīt. Un, kā jau teicu, cilvēkiem ir nedaudz tās bailes par to AI search un kas notiks, bet fundamentāli tas īsti neko nemaina. Ja tu patiešām izmanto visus tos labākos pamatus SEO un saproti, kā tas semantiskais SEO strādā, tad nav nekas jāoptimizē speciāli priekš LLM, GEO, AIO un vēl tiem 5 dažiem abbreviationiem, kā sauc to AI SEO. Tāpēc, kad personīgi es arī redzu, ka mēs vienkārši sekojam pamatiem semantiskajam SEO un mēs redzam, kā mūsu saits ierindojas. Mēs esam top 2 visvairāk AI cited sites mūsu industrijā, neskatoties to, ka mēs esam tikai 5. vietā pēc trafika. Tas nozīmē, ka mūsu kontinents daudz vairāk rāda tajās search engine'os, ChatGPT, Gemini Perplexity, bet mēs neko speciāli neoptimizējam tam. Vienkārši sekojot pamatiem un saprotot, kā tā sistēmas arī strādā, tad arī var vienkārši optimizēt
visām meklētā programmām pēc defaulta un nav nekas baigi jāskatās. Varbūt atkal pastāstot par konferencēm, tas daži tie teikavie, kas man ļoti patika, tas, kad viss virzās uz automatizāciju un ir ļoti daudz to speakeru un prezentāciju, kur cilvēki fokusējās uz kā optimizēt tos visus workflows, ko mēs ikdienā darām, kādā veidā taisīt N8N workflows, kādā veidā taisīt jebkuru citu, pieņemsim to agentic platformu workflows, lai nebūtu tikai ChatGPT, bet arī būtu vairāki citi komponenti, citādas programmas savienotas vienā ķēdē, un lai viņas pēc starta varētu izpildīt kādu tasku, ko tu varbūt ikdienā lieto. Pieņemsim, es tagad nesen optimizēju to sociālā mēdīju postošanu, sākot ar tiklīdz mums ir, pieņemsim, iekopēts raksta links. Esmu izveidot kādus 5 postus visām platformām, bet tie posti būs patiešām kontekstuāli optimizētajām platformām. Nevis vienkārši, hei, mums ir raksts, skaties te, bet patiešām būs, pieņemsim, izņemts kāda sekcija no tās lapas un uztaisīts kontekstuāls un jēgpilns posts priekš tās platformas. Vai, piemēram, arī video saturs tā kā tieši šajā automatizācijas flowā, ko jūs uztaisat, vai arī tas video saturs automātiski izveidojas? Vai pie tā jūs strādājat? Jā, mēs ar to vēl neeksperimentējām, tāpēc, kad mums tieši komitejām, kur es tagad strādāju, klienti ir ļoti tādas lielas kompānijas, un tur kvalitātei ir jābūt, video kvalitātei arī, bet es esmu redzējis, kā vairākas citas kompānijas arī jau eksperimentē ar video, un es domāju, pēc dažiem mēnešiem, 3 mēnešiem mēs arī gan jau kaut ko sāksim līdzīgi darīt. Patiešām var, jau tagad var ar VO3 tādas video taisīt, kad neatšķirsi, kas ir īsts, kas nav īsts. Tāpēc, noteikti kāds jau to dara, un drīz arī mēs darīsim. Jā, ļoti forši, ka tu pieminēji arī par to Googles jauno video makeru un visu to, jo es arī, piemēram, pati šobrīd testēju bildes veidot ar pareizajiem AI promptiem un tā tam līdzīgi, un patiesībā tas ir ļoti liels game changeris, ja tu māki rakstīt pareizos AI promptus, atkal saprotot kontekstu, zinot atkal keywordus, ko likt iekšā un tā tālāk, tu patiesībā vari, piemēram, tieši e-commerce'am, produktus, piemēram, parādīt, tu vari uzģenerēt amazing modeles studijā, kuras tur tavu produktu un kur nav, piemēram, tas nosaukums izkropļots. Bet tur arī viss ir atkarīgs no tā, kādu promptu tu ieliec. Un es domāju, ka ja cilvēks nemāk izmantot AI priekš sava biznesa, tad viņš ir zaudētājs bišķiņ, jo, viņš vienkārši diezgan daudz naudas arī iztērē, ja viņam nav pietiekami daudz tā budžeta, bet ja viņam, protams, ir budžets, tā kā videogrāfi un viss šie, tā kā, man liekas, tas vēl joprojām spēlē ļoti lielu lomu, bet man šķiet, kad ir tas AI un ja tu māki pātrināt savu darbu ar AI, tad you should do it. Jā, tas ir jautājums, kamēr citi, kas to dara, tevi pārspēs vai ne, un tagad tas ir tas moments joprojām, kad visi var ielēkt un sākt. Tāpēc jāsāk. Jā. Tātad, kam tavuprāt uzņēmumiem, mājaslapu īpašniekiem būtu nepieciešams pievērst vairāk uzmanību tieši saistībā ar satura optimizāciju un veidošanu, par cik tātad mākslīgais intelekts ir in the game, un cilvēki izmanto arvien vairāk tātad mākslīgā intelekta aģentus, lai iegūtu informāciju, bet kur te paliek, piemēram, tā pati satura optimizācija, vai cilvēkiem to vajag darīt, un kas ir tas, ko tu varētu ieteikt, tā kā tieši skatoties to, kad ir tas mākslīgais intelekts iekšā, bet ar to saturu, ko viņiem darīt. Google jau, man liekas, pēdējos 10 gadus izmantoja kaut ko līdzīgu tehnoloģiju, lai saprastu to kontentu, lai, pieņemsim, parādītos feature snippets. Un tagad ir tas AI mode raperis apkārt, kas vienkārši parāda, ka tā atbilde ir nedaudz jēgpilna tajam jautājumam. Es nedomāju, ka atkal ir jāoptimizē priekš on-page vai arī ChatGPT search. Tā optimizācija, manuprāt, ir viena,
Un, ja patiešām skatāties, kādā veidā mēs fundamentāli optimizējam priekšsematisko SEO to mājaslapu, jādomā par tēmu, par kuru mēs rakstam, un tad patiešām jāaptver tā tēma gan plašumā, gan dziļumā, un jāparaksta viss, kas tajam cilvēkam būtu interesants, lasot par to tēmu, jāapraksta visi termini, jādefinē visi termini, visas tās vienības, visi fakti, visas tās apakštēmas, un arī ar pareizām teikumu sastāvdaļām tie teikumi jāraksta, nevis rakstot kaut kādu flafu, pieņemsim lasot receptes par vecmammu un vēl sazinu ko. Bieži vien vienkārši jādod tā informācija pēc iespējas skaidrāk un sīkāk, bet arī pēc iespējas īsāk. Un varam arī pārunāt par tajām teikuma struktūrām, kādā veidā jāraksta tas kontents. Bet patiešām, ja tas bizness raksta par to tēmu, visu, ko var aprakstīt par to tēmu, un par visām tēmām visā savā saitā, ja tam biznesam ir plāns, par ko aprakstīt, viņš vienkārši optimizēs gan on-page, gan arī priekš ChatGPT, protams, ko ChatGPT dara, tas ir tie jautājumi mūsdienās ir garāki. Tur ir ļoti daudz to contextual layers, kādā veidā cilvēks jautā to jautājumu. Un rakstot to kontentu ir jāsaprot tie visi atribūti, pieņemsim, kādā veidā, pieņemsim, kā pareizi lietot šo tableti. Bet varbūt tev ir tāda kondīcija, vai arī tāda kondīcija, vai arī kāda trešā kondīcija, tad ir jāapraksta tās visas kondīcijas. Atkal jautājums, atbilde, un tādā veidā arī ir ChatGPT, pieņemsim, skenēs to kontentu, un skatoties, kāds ir jautājums, atradīs vislabāko atbildi, un arī pasniegs to atbildi, tāpēc optimizē on-page tāpat, kā tu optimizētu priekš LLMO, vienkārši saproti, kādi ir tie visi jautājumi, dot visas tās atbildes vispašā, viss responsīvākā veidā. Labi. Ja mēs iedomājamies, tagad 5 gadi paiet, un kāda tava prāta varētu būt loma SEO speciālistam? Pēc 5 gadiem? Es teiktu tā, varbūt ņemam 2 gadi, jo 5 gadi ir ļoti tāds diezgan liels tas mērogs. Jā, ņemam 2 gadi. Es domāju, es jau pāriet uz daudz tādu holistiskāku pieju. Es domāju, es Ko tu ar to domā? Ko tu domā holistiskāk? Visaptveroša pieeja SEO. Nav jādomā tikai par Google vai Bing, jādomā par visām citām platformām, kur cilvēki meklēs informāciju, un jābūt visās platformās. Tas pats SEO ir priekš Pinterest, priekš Instagram, priekš TikToka, priekš YouTube un Redditā, Quora. Īstas jau speciālists nedomās tikai, kā mēs varam renkoties pirmajā vietā, viņš arī, es domāju, īsti tas visaptverošs holistisks SEO, viņš arī domās par to, kā optimizēt mājaslapu tehniskā ziņā, kādā veidā optimizēt mājaslapu CRO ziņā, strādās ar visiem cilvēkiem, kas ir apkārtēji mājaslapai, ar dizaineriem, ar developeriem, ar brenda cilvēkiem, ar produktu cilvēkiem, protams, arī. Un domās, kur patiešām tajam brandam būtu jābūt, kurās arī platformās, un tad arī optimizēt arī tajām platformām. Skatieties, kur klienti ir. Un, manuprāt, tas jau uz to iet, un tā ir nākotne, un vienkārši arī, man liekas, katram es jau fokusējos tikai uz Google, tad ir laiks diversificēt, un arī jādomā par citām platformām, kur ir tas search bars, un kur cilvēki var meklēt informāciju. Un arī man liekas, ka vienkārši tagad bija klients arī, kuram mēs pasniedzām par SEO, palīdzēt viņam tā kā uzlabot rankingus un tā. Un arī tas, ko teica, ka viņi vairāk grib arī uzlabot savu iekšējo search bāru, un tad arī cik ļoti patiesībā svarīgi ir tie nosaukumi gan taviem rakstiem, gan tajām pašām kategorijām, visām, lai tiešām tev tas iekšējais search bars arī strādātu
tā kā, ka tu tiešām saproti to lietotāju, ka tu saproti, kas ir tas, ko tavs lietotājs meklē, kas ir tas, ko viņš grib, nevis vienkārši izdomāt, man šķiet, ka tas ir tas, ko viņš grib. Jā. Bet arī beig labi, ka tas iekšējais search bar arī rādīs, kādi bija tie meklējumi un vai cilvēks atrada, neatrada to rezultātu, un tās arī ir idejas nākamajiem rakstiem, kas būtu nepieciešams cilvēkam atrast. Jā, man liekas, ka arī man patika tas, ko tu minēji par to, ka tam SEO speciālistam ir, bišķiņ jāapgreido savus skills. Arī, ja varbūt viņš pat negrib tur iet iekšā tajos sociālajos tīklos, tad mācies AI promptingu. Dari vēl lietas, tā kā, ka nevar palikt tikai, ja tu tiešām domā, ka tikai Google būs tagad. Nē. Un tas, manuprāt, piemēram, tas nekad nav bijis tikai par Google. Tas vienmēr ir par to, ka tu spēji savu to saturu radīt tālāk, video un viss šis. Pēc definīcijas SEO ir Search Engine Optimization, meklētāju programma optimizācijas. Jebkuru, kur ir meklētāju programmas, tur mēs varam optimizēt. Bet arī es neteiktu, ka tagad katrs SEO speciālisti, ka viņam tagad sociālā mēdija jāmācās, bet jāsaprot, ko priekš varbūt tās SEO ziņas, kā viņš var to izmantot. Ir gan arī, protams, rakstīt kontentu tajās sociālajos mēdījos, tur, kur varbūt tas, pieņemsim, YouTube'ā. Tas ir otrais lielākais search engines, un tur patiešām var trafiku dabūt uz savu saitu ļoti vienkāršā veidā. Padalies. Vai tu, ja tu vēlies, protams, ja tu gribi iedot varbūt kādu tipu, uzņēmumiem, ja viņiem ir, piemēram, podcasts vai, viņi filmē video, kā viņi var? Jā. Es domāju, tādā pašā veidā, kā mēs skatāmies un taisam researchu priekš topikiem, par ko rakstīt, tāpat arī var meklēt tās tēmas, par kurām cilvēki meklē. Pieņemsim YouTube'ā, taisīt videoklipus par tām tēmām. Un tā optimizācija ir diezgan vienkārša. Tie title tagi, tie keywordi, tie descriptioni. Hashtagi arī. Hashtagi, jā. Tie apraksti, arī transkripts un arī kādā veidā tu stāsti par to tēmu. Pirmajās 10 sekundēs hooks, obligāti tai tēmai arī jābūt. Tas transkripts tiek lietots arī, arī te visi AI modeļi lietotos transkriptus, lai pasniegtu videoklipus. Tāpēc, ja tu atkal esi pats relevantākais rezultāts gan transkriptā un visos pārējos aprakstos tajai tēmai ar to videoklipu, tad lielāka iespējamība, ka tur parādīsies. Man 2,5 gadi atpakaļ tajam vingrinājuma saitam uztaisīju pirmo videoklipu. Es neko nemeklēju par kā optimizēt priekš YouTube. Es vienkārši izmantoju tos pašus pamatus, kā optimizēju priekš savas mājaslapas. Un tas videoklips jau pēdējos 2 gadus vajadzēja kādus 2-3 mēnešus, lai viņš būtu pirmajā vietā. Un tagad tie 2 videoklipi, ko es uztaisīju, viņi uz to manu vienu saitu atnes 1000 cilvēku mēnesī. Un rankojas jau 2 gadus pirmajā vietā. Bet īpaši neko es tam neoptimizēju priekš YouTube. Es vienkārši izmantoju tos pašus pamatus, ko es izmantotu priekš mājaslapas. Tāpēc es tā saku vienkārši, tāpēc, kad ir tēmas, kuras cilvēki meklē, un saproti, kad tie videoklipi, kur cilvēki pagaidām atrod informāciju, nav tie paši labākie. Atkal skatoties pēc, kāds ir tas jautājums, kāds ir tas search queries. Ja tas search queries, pieņemsim, pieprasa kaut ko vēl vairāk nekā demonstrāciju, varbūt viņi pieprasa kaut kādu materiālu papildus, kur varētu ielādēt, un tādā garā atkal runāju par to search intent un user query satisfaction. Kādā veidā cilvēki dabūs to pašu labāko atbildi. Un pirmajās 3 mēnešus viņš rankojās kādā 3. 4. pozīcijā, un ar laiku, tad, kad atnāca tie pozitīvie user behavior signāli, kad patiešām YouTube redzēja, ka cilvēki atnāk un skatās un pārskatās, un nāk atpakaļ skatīties, tad laikam jāranko pirmajā vietā tas videoklips. Jā, es pilnībā piekrītu šim, jo es atceros arī manā gadījumā, tur, kad strādāju šajā tech kompānijā, arī veidoju video pilnīgi bez jebkādām zināšanām, vai būs topā vai nebūs, un reāli mēs dabūjām tieši ar visiem parastajiem SEO labajiem pamatprincipiem, pārveidojot šo bloga rakstu par video.
top pozīcija, plus konkurentiem vienkārši es arī redzēju, ka konkurences nav. Un, man liekas, tas ir arī tas, ko es varu ieteikt klausītājiem, ka tiešām paskatieties, vai jūsu tēmā, vai jums vispār YouTube ir konkurence vai nav. Jo, ja nav, ja jūsu konkurenti neveido saturu tur, tad dara to. Jo tiešām ir viegli, ja tu zini, ko meklē, un tas princips tiešām ir ļoti līdzīgs. Protams, ir kaut kādi par tēmu, protams, atšķirībā vai meklē vai kā, bet kopumā iesākt ir ļoti vienkārši, lai jau dabūtu rezultātu, bet, protams, ja tur salīdzinām Mr. Beast video, tad tur ir pavisam cita pasaule. Tur katras 3 sekundes ir izplānotas, un tur ir huki, tur ir pārējie elementi, kas vienkārši cilvēku tā kā aizrauj, lai turpināt skatīties. Un tie cilvēku metriki, kādi cilvēki skatās to video, tie ir paši galvenie YouTube'ā. Jautājums, kādi ir lielākie izaicinājumi tavuprāt no pieredzes tieši uzņēmumiem, kad viņi vēlas sākt pielietot semantisko SEO, kas varbūt 2, varbūt viens lielākais? Varbūt pats pirmais ir tā saprašana, ka tas aizņems laiku. Tas nav kaut kāds, tā nav SEO pieeja, ko tu vari implementēt varbūt pa dažām nedēļām, pa mēnesi un uzreiz rezultātus nākamajā mēnesī. Ir jābūt pacietībai, jāsaprot, kādā veidā varbūt tas meklētāju programma ranko un re-ranko saitus. Tu vari varbūt tādas iespējas, ka tu vienkārši uztaisi ideālo topikālo karti, tu palaidi 30 lapas pirmajā dienā, tu pēc tam turpini sākt laiks lapas, tu jau esi palaidis 200-300 lapas, bet joprojām dabū tikai kādas 10-15 klikšķus dienā. Un tad atnāk pirmais updates, tad varbūt ir kaut kāds movements, kaut kāda kustība uz augšu, un parasti ir jābūt kādām 2-3 tajiem updateiem, parasti 2, bet arī varbūt ilgāk, kamēr tā meklētāja programma sapratīs, ka tu esi patiešām, tu kļūsti par topikālo autoritāti, tu turpini bez apstājas publicēt, un tā informācija, ko tu dod, ir patiešām labāka nekā jebkuram pretiniekam, un arī ar laiku, pēc kādiem 6, 8, 9 mēnešiem, arī Google sāk analizēt tos user behavior signālus, vai patiešām cilvēki atnāk uz saitu un paliek tajā saitā, vai arī vienkārši aizlic un atkal sāk skatīties kādu no tām pretiniekiem. Ja tev visi signāli ir labi, un ja patiešām tu apsteidz visus pretiniekus, katrā sekcijā, katrā informācijas sadaļā, ko tu dod, rakstot precīzāk, neko neplēšot garām, rakstot vairāk detaļas nekā pretinieks, ar mazāk vārdiem, un arī saits ir optimizēts un tehniskajā ziņā ir labāks nekā pretiniekiem, tad rezultāts būs. Bet ne visi biznesi to saprot, un ne visi ir gatavi ieguldīt tādā stratēģijā. Tas nav par velti? Tas nav par velti. Bet es domāju, kā minimums jābūt kādam 1-2 rakstniekiem uz pilnas slodzes, lai rakstītu kontentu, ir jābūt cilvēkam, kas izdomās to visu plānu, ir jābūt cilvēkiem, kas taisīs tos brīfus tajiem rakstniekiem un arī pārbaudīs to kontentu. Un tad, kad publicēšana sākas, darbs nebeidzas, pēc kādiem 6 mēnešiem jāiet atpakaļ pie tiem veciem rakstiem un jāsāk pāroptimizēt, pēc kad mēs pēc tam dabūsim dati no Google Search Console, un tad mēs zināsim patiešām, kādi ir tie vaicājumi, ko cilvēki meklē. Tāpēc, kad pirms mēs sākam rakstīt, pieņemsim jauna saite, tad mēs tikai minam, kādi varētu būt jautājumi. Mēs izmantojam, pieņemsim, Ahrefs. Manuprāt, tā ir tā labākais tools, kuru var dabūt pašu labāku informāciju no visiem pārējiem third-party tools, kas ir pieejami, bet tāpat nepārspēs tas Google Search Console, tāpēc arī mums būs jāpāroptimizē pēc tam, kad tas raksts ir publicēts. Un tas pats darbs pēc tam arī nebeidzās. Tā optimizācija jāturpina ik pa 6-9 mēnešiem, un jāturpina arī kaut kas jauns turpināt rakstīt, kamēr mēs patiešām neaprakstam visu, kas tajā tēmā ir. Un varbūt tu vari padalīties ar tādiem top 3 soļiem, kādus tu veiktu, ja, piemēram, tev atnāk tagad jauns klients uzņēmums, un viņš gribētu tātad ieviest šo semantisko SEO. Kas būtu tādi 3 galvenie soļi, ko tu darītu kā šis speciālists? Obligāti sākt ar tehnisku auditu pirmais, un iztīrīt visu saitu, cik tam var iztīrīt pirms pirmā kontenta publicēšanas, pirmā satura publicēšanas.
dzēstu lapas, ja tām lapām nav jābūt nav indekslikti, kurām lapām nav jābūt indeksētām, un arī tehniski pēc iespējas vairāk sakārtot tās lietas, mēģināt samazināt to laiku, pat cik tas crawlbots dabū dokumentu. Varbūt serverī problēma, varbūt veidā, kā saits ir uzbūvēts, ir problēma. Tāpēc, uztaisīt tehnisku auditu, implementēt pēc iespējas vairāk lietas, kas no tā audita atnāks. Pēc tam uztaisīt topikālo karti, tas būtu otrais. Vai var to izdarīt ar ChatGPT? Nē. Es izmantoju ChatGPT topikālās kartes ideācijai, ideation. Ideācijai, ko tur to domā? Ideation, lai varbūt vienkārši, lai dabūtu kādas idejas, kādā veidā to varētu topikālo karti paplašināt, kādā virzienā iet. Man ir vairāki custom GPT, ko es izmantoju, lai vienkārši brainstormot, vai ne? Lai vienkārši saprastu, kādā veidā varētu to sākt topikālo karti taisīt, un pēc tam jāizmanto daudz citas lietas, lexical relations un protams, Ahrefs dati, un arī, ja pēc iespējas vairāk ir kādi savi dati no Google Search Console, tad arī tos izmantotu. Un labāko priekšmetu, kas ir, tā ir tava galva, tavas smadzenes. Tāpēc, tikai ar ChatGPT tas nav iespējams. Ir jābūt datiem, ir jāskatās uz serpiem, ir jāsaprot, kur ir lapa jātaisa, kur nav jātaisa, kur to tēmu var pieminēt un kur tai tēmai jābūt atsevišķai lapai. Un, pēc tam, kad uztaisam topikālo karti, tad mums arī būs jātaisa content briefi. Katrai lapai mēs taisam content briefu, un tad rakstnieks sāk rakstīt. Tie ir tie 3 galvenie soļi, un pēc tam, protams, darbs turpinās, bet tie ir tie 3 soļi, ar ko varētu iesākt. Es piekrītu, es arī tāpat darītu. Tātad, labi. Varbūt tu vari padalīties ar vienu no jaudīgākajiem mākslīgā intelekta rīkiem, kuru, tavuprāt, būtu jāizmanto ikvienam cilvēkam, viens, otrs ikvienam SEO speciālistam. Es nezinu, vai tas ir AI rīks, N8N, priekš workflow automatizēšanai. N8N. Automatizācija. Jā, zinu, jā. Es domāju, ja ir ideja kaut ko taisīt ar AI, tad vislabāk izmantot to platformu, lai taisītu tos workflows, tos visus procesus. Caur to tu vari pieslēgt jebkuru modeli, kādu gribi. Claude, Llama, visu no Hugging Face var dabūt, un OpenAI, protams, Gemini un vēl visādus. Un tas būtu labākais rīks, un ieteiktu visiem mācīties pēc iespējas vairāk, kā to izmantot. Tas ir sarežģīti, bet es domāju, vienu dienu nosēžot savā istabā 12-14 stundas var kaut ko iemācīties, un tad var sākt kaut ko veidot. Bet patiešām tās iespējas ir gandrīz vai bez limita, cik līdz tavas smadzenes atļauj izdomāt kaut ko jaunu, tik līdz arī tu vari tur automatizēt. Pēc modeļiem es izmantoju ChatGPT gandrīz visām lietām, kā asistentu vienmēr, meklējot jaunas idejas, kaut kādam priekš kāda pirmā researcha, vienmēr taisot topikālās kartas. Un Claude man ļoti patīk rakstot tekstus, pieņemsim priekš sociālās mēdijas. Manuprāt, Claude ir labākais priekš modelis copywritingam. Es domāju, tie ir visi tie AI tūli. Protams, ja tu raksti kodu, Cursor ir, manuprāt, labākais, lai rakstītu kodu. Mums, starp citu, Polijā viens no arī labiem draugiem, ko mēs satikām arī citās konferencēs, viņš arī prezentēja Polijā, kā var uztaisīt SaaS aplikāciju priekš SEO 2 dienās. Viņš uztaisīja MVP, viņš uztaisīja SEMrush alternatīvu pa 2 dienām. Viņš izmantoja Cursor aplikāciju, un tas Cursor ir tā kā codinga programmēšanas aģents. Un viņš parādīja, kādā veidā viņš to uztaisīja, un patiešām viss strādāja. Bija gan keyword research, data bija no Data for SEO, viņiem ir ļoti labi API, kur var dabūt datus, un tad arī bija content outline creator, kuru vienkārši uztaisīja content struktūru, un arī bija tas content ģenerators arī. Tie bija tie lielākie tūli. Nebija
labākais tools, ko tu uzreiz varētu izmantot. Bet, izmantojam visu. Es domāju, tā kvalitāte nebija pat labākā, bet tas outputs, ko tu gribētu salīdzināt arī ar Ahrefs un patiešām seminuši, ko viņi dara. Bet tā ideja bija, un tas vienkārši tevi pamudina. Ok, es varbūt arī kaut ko specifisku sev varu izmantot un izveidot. Atkal izmantojot šos rīkus. Un varbūt noslēgumam 2 tādi vēl papildus jautājumi. Ja Google meklētājs vispār pazustu, kā tu palīdzētu uzņēmumiem tikt atrastiem? Tātad ne tikai, kā mēs jau sapratām, SEO jau nav vairs tikai par Google, bet tāpat tās Googlē tu ej, tur ir AI mode, tur ir viss iekšā. Ko tu darītu? Kā tu palīdzētu uzņēmumiem? Atkal skatītos, kur cilvēki meklē. Un optimizēt tās platformas. Vai iet atpakaļ uz digitālo mārketingu. Es sāku kā digitāla mārketinga speciālists, un tad pakāpeniski aizgāju uz SEO. Bet, ja Google pazudīs, būs vietnes, kur cilvēki meklēs, un optimizēsim tur. Vai arī, vienkārši skatīsimies. Tas, man liekas, tas SEO pāriet uz vairāk kā brand authority speciālists, un kādā veidā to patiešām branda autoritāti var veidot un būvēt visās digitālajās vidēs. Un varbūt tu sāksi ar SEO, bet arī sapratīsi, ir līdzīgas idejas var pievienot arī sociālās mēdījās, taisot to, pieņemsim, social selling stratēģiju LinkedInā, ja tevi klienti ir B2B biznesi, pieņemsim, vai arī Facebookā, Instagramā, TikTokā skatoties, kāds ir klients un kāda viņa mērķa auditorija. Bet, es domāju, SEO speciālists vienkārši transformētos par kaut kādiem brand visibility specialistiem. Jā, ok. Un visbeidzot, kādam tavuprāt ir jābūt mindsetam, jeb domāšanai nākotnes SEO speciālistam? Kas varbūt tāda svarīgākā? Svarīgākais ir nekad neapstāties mācīšanas ziņā. Un nekad nedomāt, ka tu visu zini, jo tu daudz ko nezini. Jo vairāk tu iemācies, jo vairāk tu saproti, ka maz ko zini. Tas arī pēc savas pieredzes es to spriežu. Bet tai kaislei un tam izsalkumam mācīties un saprast. Un ziņkārībai tas ir pats galvenais. Jo lietas mainās, jauni patenti iznāk, jauns research iznāk. Jautājums, ko tu domā ar patentiem? Patents ir, labs jautājums, kā to iztulkot latviešu valodā. Man liekas, patents ir patents, jo kompānija, pieņemsim, lai aizsargātu kaut kādu tehnoloģiju, ko viņi izmantoja, viņi uztaisa un izsūta un autorizē patentu. Tādēļ, lai citas kompānijas neizmantotu šo tehnoloģiju, pieņemsim, nākamajiem 10-15 gadiem. Un Google ir vairāk kā 3, 4, varbūt 5 tūkstoši patentu, kas ir saistīti ar Google meklētāju programmu. Un arī, protams, YouTube meklētāju programmu un pārējām vietnēm, kas viņiem pieder. Un tur ir ļoti labi aprakstīts, kā dažas sistēmas strādā un kā viņas strādā savā starpā. Tur ir ļoti daudz overlapa, ļoti atkārtotas informācijas, kā tas sistēmas strādā. Un atkal, tad, kad izgāju to Koreja kursu, pieņemsim, un sāku lasīt viņus to visus rakstus par sematisko SEO, un pēc tam sāc lasīt patentus, saproti, kad viss atkārtojas, visu, ko viņš saka, visu, ko viņš mācās, tas jau tika aprakstīts gadiem 10-15 atpakaļ. Bet tas lielākais, man liekas, viņam challenge bija to paņemt un kaut kā konceptualizēt vienkāršākā veidā, kursa veidā. Ok, paldies tev liels par šodienas sarunu. Bija ļoti, ļoti interesanti. Man arī bija ļoti interesanti. Noteikti arī klausītājiem interesanti. Varbūt ir, kā mēs varam tev palīdzēt, nezinu, ierakstīt aprakstā kā cilvēki tevi var atrast LinkedInā vai, jā. Es domāju, es neko nepārdodu. Baigi, es domāju, palīdzēt nevajadzētu, bet ja cilvēki vēlas, nezinu, vairāk uzzināt par to sematisko SEO vai arī grib kādu padomu, es labprāt palīdzētu, ja man uzraksta. Nedošu vārdu, ko uzreiz atbildēšu, bet kaut kādu atbildēšu nākamais dienās. Bet arī vienkārši ierakstīt man vārdu, Germans Frollovs, un tur ir vairāki saiti un sociālā mēdī par mani, un tur viss ir aprakstīts, un būšu ar prieku arī palīdzēt un
iepazīties ar vieniem cilvēkiem. Germanam ir arī mājaslapa. Un ceru, ka tu viņu neņemsi nost. Šo es neņemšu nost. Šo neņemsi, jā. Man ir mērķis dabūt Google Knowledge Paneli gada beigās. Ļoti labi. Tā kā paldies tev, mīļš, un tiekamies nākamajās epizodēs. Un noteikti piesako, abonē mūsu kanālu. Un paldies. Paldies tev. Paldies.